Esat sveicināti manā blogā. Mani sauc Inna un es šuju. Un šajā reizē es padalīšos ar to, ko es esmu sastrādājusi šajā laikā. Un noteikti turpināsim testēt šo skaisto tirkīziņu, kuru mēs tik mīļi nodēvējam mūsu šūšanas sektā. Jā, man ir šūšanas sekta. Un vēl būs šis tas, ar ko es padalīšos, ko mēs darīsim kopā nākamajā reizē. Jā, mēs kaut ko šūsim kopā. Uzreiz varu pateikt priekšā. Kas tas būs? Nu, varbūt šī vloga beigās es to parādīšu. Es vēl neesmu izdomājusi. Es padomāšu. Varbūt saglabāšu intrigu līdz nākamajai reizē, lai ir interesanti. Jā. Bet tagad, ejam skatīties, ko tad es esmu sadarījusi. Un atkal mēs esam manā darbnīcā. Es teicu, ka izpakošanu nebūs, bet tomēr viena būs, jo viena paciņa man atnāca. Tā kā tradicionāli jau mēs noteikti varam arī izpakot un paskatīties, ja? Nu, paskatīsimies. Un atkal paciņa no veikala Šarlotes audumi. Pēkšņi sapratu, ka šis tas man atkal pietrūkst. Nu, un ātri pasūtīju. Lai ir maniem nākotnes plāniem un arī tagadnes. Paskatīsimies. Nu tā. Tā. Viss. Nu skatāmies. Tā, galvenais man bija diegi. Man bija svarīgi atrast īsto diegu toni. Jā, iespējams, ka viens no 3 būs īstais, jo mēs zinām, ka no ekrāna grūti ir nolasīt parasti precīzi. Nu, tad skatīšos, kurš no tiem būs īstais. Un tā, ko tad es vēl te sasūtīju? Pasūtīju. Ko es pasūtīju? Adatas es pasūtīju. Top Stitch adatas, labākās adatas, kas var būt šūšanai. Tad no sirds iesaku, ja nav. Tātad Top Stitch adatas, man liekas, ka vienā paciņai jau bijis, pasūtīja vēl vienkārši klāt. Dažiem maniem projektiem rāvēslēdzēju parastiem. Vēl es pasūtīju kokvilnas lentītes. Man ir plānā viens projektiņš, ja man viņš sanāks, es noteikti parādīšu, kas tur sanāks, jā. Tā, tā pavadzīme. Paņēmu šādu te verķīti, es nezinu, kā pareizi nosaukt, gadžetiņu, overlockām, diedziņu paslēpšanai. Ja? Tie, kas strādā ar overlocku, noteikti zina, ka dažreiz tos diedziņus vajag ievilkt uz iekšpusi. Ja? Es paņēmu pamēģināt tādu gadžetiņu. Nu tā, man ir adatu. Es šo redzēju, jā, man ir adatu ceļvedis tagad. Jā, ABC. Paldies, superīgi. Šīs noteikti ir noderīgi par adatu veidiem. Jā, forša bonusiņš. Tā, ko es vēl pasūtīju? Es pasūtīju nedaudz filcīšus, piedod sniedze, ka liku tev šādi griezt pa gabaliņam, bet man tiešām vairāk nevajag pagaidām sākumam, jo šīs ir tāds, ir jāpamēģina, vai man sanāks, ja man vajadzēs saprast, vai man derēs un noderēs. Tā kā, jā, vairākas krāsas, kas taps noteikti parādīšu, ja sanāks, ja, tā kā nesolu. Un vēl es pasūtīju, es šo jau sūtu regulāri, var teikt, man patīk ļoti šīs siltinātājs, plānais, ja, viņš ir 5 vai 6 mm biezumā, man ļoti patīk viņu izmantot stepētām jaciņām. Viņš ir plāns, bet viņš nelaiž tā vēju cauri, tā kā klasiskais sintepons, viņš tāds tā kā blīvāks. Ļoti, ļoti labs, iesaku. Jā, kaut ko stepētu, bet ne tādu pufīgu un biezu, bet tādu plānu gribās un vieglu. Tā kā es šo iepērku, lai man vienmēr krājumos ir, jo viņš diezgan ātri izlietojās. Vienai jakai, ja vajag 1,5 metru, jā, tad šeit, es neatceros, es laikam visu paņēmu, kas bija palicis, vai ne? Kaut kā 2,5 metri varētu būt. Tā, lūk, šīs ir manas šodienas izpakošanas rezultāts.
Nu, un šonedēļ es vēl strādāju pie meistarklases. Man ir iznākusi pirmā softshell sērijas meistarklase. Būs vairākas sērijas, vairākas meistarklases. Un pirmajā mēs kopā ar dāmām šujam softshell mētelīti. Var šūt gan sev, gan meitiņām. Nu, lūk, šīs bija tas pirmais. Un lūk, šo es tagad šuju filmēšanas procesā. Man liekas, ka arī ļoti jauki sanāca tāds salikums. Tāds smukiņš mētelītis, jā, un mammas var sev šūt, var meitām šūt, var arī dēliem kādu foršu jaku šūt. Tā kā būs interesanti redzēt, kas sanāks arī pārējām meitenēm pēc šīs meistarklases. Nu, tāds šīs nedēļas darbiņš. Nu tā, paspēju šonedēļ sastepēt oderes somai, jā, tā tad būs šāda te skaista odere, divas, tagad vēl jāpiešuj kabatiņas un jāiešuj kabatiņas ar rāvējslēdzēju. Un paspēju uztaisīt vēl tādu mazu somiņu, kas nāks komplektā pie lielās somas. Šai te lielajai somai man būs tāda līdzīga šai, tāda, kuru var piekabināt gan iekšpusē, gan ārpusē. Ja man patīk tādas lielām somām, ir tādi maciņi iekšā, kur kaut kas svarīgāks salikts vai tāds, kas nu, lai nemētājās pa somu, man ļoti patīk. Un, lūk, jāsanāca šāda te somiņa. Vēl rokturīti jāpiešo, jāuzšo, jā, un arī tāda, nu, šāda te odere. Gabaliņš tāda. Nu, šo somiņu arī, protams, var atsevišķi vienkārši telefonam un sīklietām lietot. Tātad būs šāda te klāt pie šīs te lielās somas, man liekas, ka baigi smuki. Nu, vispār šī ļoti, ļoti smuka āda trāpījās. Žēl, ka nav tik liels piedāvājums ar krāsām, visādām nevajadzīgām jakām, bet, nu, šī ir vienkārši. Vau! Nu, pavisam maz palika, man to oderi ir jāsašu, jāsaliek kopā ar somu. Un, nu, tad soma jau varēs arī doties pie saimnieces. Vēl nezinu, pie kuras, vai paliks man. Nu tā, tagad kopā visu darīsim. Kaut kādus posmus es izlaidīšu, jo mēs jau to iepriekšējās reizēs darījām, ja, lai nav tā visu laiku viens un tas pats. Tā kā šeit, ko mēs darām? Mums šeit ir overlocka funkcija, ja, tātad mēs esam ieslēgušas nāzi atpakaļ, un šo te mums arī jānoņem. Ja. Mums vairāk nevajag šo te galdiņu plakanšuvē, bet mums vajag atkal atpakaļ šo te detaļu overlockam. Jo tur būs arī overlocks iedarbināts vienlaicīgi, ja, ar taisno dūrienu. Ja, tātad nāzi, atceramies, kā es nāzi slēdzu. Ja, tad, lūk, redzat, viņš uz leju nolaižams vai pavelkot uz priekšu, mēs viņu atkal liekam atpakaļ tajā pašā vietā, kur viņš ir bijis. Mēs ieslēdzām atpakaļ cilpotāju. Atceramies šo te sviru, ja. Tātad, lai mums viss ir uz augšu kā overlockam, tātad no plakanšuvas režīma mēs ejam atpakaļ ārā uz overlocku. Un tagad mēs savērsim diegus. Adatas es ieliku, nu, es uzreiz pastāstīšu, ko es daru, ja jūs baidaties pašas tur tagad visu likt, ja, tad varat darīt kā es un paskatīsimies, kas man sanāca. Tātad, vienu adatu es ieliku tur, kur mēs likām plakanšuves adatas, ja, tātad tajās trijās pirmajās vietiņās, ja, 3 caurumiņi, tātad vienā no tiem, te esot vienalga, kurā likt, es ieliku pašā pirmajā. Cik es noprotu, ar to adatas izvietojumu mēs vienkārši varēsim mainīt vīles platumu, to mēs paskatīsimies tālāk, to es tā kā sapratu jau. Otrs, mums vajadzīga overlocka adata. Un overlocka adata mums ir šeit. Arī to mēs liekam vai labajā, vai kreisajā, ja es pareizi sapratu, jā. Tātad, tālāk es pārējās šajās te visās dziļāk nelīdīšu, to es atstāšu jums, lai ir ko pašām arī pētīt, ja, bet nu te tātad overlockam ir 2 tālākās adatiņas, ja, šajā pusītē, un es ieliku sanāk kreisajā. Jūs zināt, kā man iet ar labo un kreiso pusi, tātad kreisajā pusē overlocka adatu. Ja, var redzēt, viena ir tuvāk, otra ir tā kā stipri tālāk. Nu tā, man ir ieslēgts uz overlocku. Tālāk šeit es skatos pēc instrukcijas. Šeit ir diega spriegojumi, tos jau es visus noregulēju. Jā, var arī pēc tam, kad diegu savērsiet. Tātad katrai krāsiņai mēs zinām, katrs savs diega spriegojums ir. Nu, lūk.
Un nazi uz sešnieku. Tātad šo te vietiņu uz sešnieku. Jā, pārbaudām, vai tur ir, nu, te ir punktiņš, pret kuru mums ir jāskatās, vai tas 6 ir. Un šo te dīvaino zīmīti uz N. Tātad šī mums ir šī te zīmīte, ja? Tātad mēs viņu pabīdam uz N vai uz R. Šajā gadījumā mēs viņu slēdzam atpakaļ uz N, ja? Tā, skatos, kaut kāds diedziņš tur ir. Nu, lūk, kas vēl mums te ir jādara? Un šie te 2 iestatījumi ir šeit, ja? Tos jūs saprotat jau tagad cipariņi, lai ir atbilstoši. Visi tagad veram diegus. Ceru, ka es to izdarīšu ātri, lai jums nav garlaicīgi. Tā, šeit es skatos arī uz šo te, ja, te špikerīti uz kombo vīlēm. Lūk, te ir, ja, kombo vīlītes, redzat? Un te ir parādīts vai nu vienā adatā vai otrā, un te arī es redzu vai nu vienā vai otrā, ja to diegu ieveram. Tātad, kura adata mums ir ielikta, tajā mēs to diegu arī ieveram. Un šeit es skatos, kad man ir tā dzeltenais diegs, pirmā adata, tātad viss tāpat kā iepriekš, te izskatās nekādu dižu atšķirību savēršanā nebūs, vismaz man tāda nojausma ir. Tā. Aizkabinam visur, kārtīgi pārbaudam, dažreiz es runājot arī kaut ko izlaižu, ja? Tā nākamais diegs mums ir zaļais, tātad tas arī iet adatā. Un adata pirmā, tātad liekam vidējā nodalījumā to diegu. Man liekas, ka lielākais bubuls šim ierīcēm ir diegu savēršana, bet te kaut kā baigi aizdomīgi vienkārši viss izskatās. Nu, tā tiešām aizdomīgi. Tā, un tagad es lieku zaļo diegu. Otrajā tas ir overlock adatā sanāk, ja, tā kā lūk šeit. Nu, viss tātad adatu diegus mēs esam jau savēruši, un tagad pārējais jau nu ir tik vienkārši, kad es pat nezinu, ko te rādīt. Mēs neieslēdzām šo te mūsu gaisa padevi. Ir ieslēdzām tātad zilais diegs zilajā caurumā. Un viss, ja, kamēr mēs viņu ieraugam, ir, nu, lūk, diegs viens ir, sarkanais diegs nākamajā sarkanajā nodalījumā, un šeit sarkanajā, nu šīs, manuprāt, te vienkārši, es esmu ar mieru to darīt visu laiku, cik tas ir forši. Tā, sarkano diegu, skatāmies, ir sarkanais diegs, nedaudz garāku pavelkam, ir sarkanais diegs mums ir arī, ja? Un lilā diegs, tātad mums vajag visus 5 diegus šajā procesā, ja? Tātad liekam 5. diegu, un to arī savā caurumiņā. Tātad lilā. Un atkal skatāmies, kamēr viņš mums kaut kur parādās. Lūk, redzu. Ja? Tātad, lūk, visi diegi savērti. Nu, es sakārtošu viņus tā, kā es parasti kārtoju savām mašīnām. Visus apakšā var jau dažādi likt, ja? Tā, šos es likšu zem pēdiņas. Citi kaut kā savādāk dara, nu katram savs, es te nepretendēšu uz to pareizāko variantu, ja? Galvenais, kad viņš strādā. Un šo dzelteno es ievēršu tajā caurumā pēdiņā. Tā, manuprāt, ir ērtāk. Var arī, protams, to nedarīt, var arī savādāk. Tā, nu lūk, visi diegi mums ir. Tā, nu viss. Atslēdzam atpakaļ šo te. Tā, liekam atpakaļ šo te kastīti, tagad mums vajadzēs. Nu ko, mēģinam, mazliet satraukums ir, nu, bet es ceru, ka būs labi. Tātad, ja šī vīli mums skaitās gan kopā sašūšanai, gan kā overlocks, tātad te jābūt ir, nu, interesantam kaut kam. Visi skatāmies, mēģinam, tā būs skaļi, brīdinu, jā. Nu tā. Tā kaut kur diedziņš aizķērās.
skatāmies. Vau! Lūk! Nu viss. Mēs varam šūt tikai ar šo. Vairāk neko. Super, sanāca. Es domāju, ka tas būs sarežģītāk. Es godīgi domāju, ka tas būs daudz sarežģītāk, kā šeit sanāca. Šeit ir platais dūriens. Redzat, cik viņš ir maksimāli plats. Mēs varam pamainīt adatas izvietojumu un uztaisīt šaurāku arī intereses pēc, bet izskatās vienkārši vau, vai ne? Tā kā ar vienu operāciju jūs varat uzreiz gan sašūt, gan apvīlēt vīles. Vienīgais man liekas, ka trikotāžai nederēs, jo tā vīla nav pārāk staipīga tieši šī te viena taisnā dūriena, ja? Bet pārējos audumus mierīgi. Nu, ne pārāk irstoši, nu to jau tā. Bet īstenībā. Un te es uzliku maksimālo platumu, tātad sanāk, ka šīs te malējais dūriens ir vis tālāk, un šīs arī sanāk, ka vis tālāk no malas, no šīs malas, ja? Un sanāk tāds diezgan plats, nu te ir, cik tad mums te ir, tūlīt pateiksim, nu te ir centimetrs un 1,3 apmēram platums, nu diezgan iespaidīgi. Tā redzat, 1,3. Ir daudz, ir ok. Un es godīgi domāju, ka tas būs sarežģītāk, ka tas tik vienkārši nebūs. Un mēs varam pamainīt dūrienus, ja tur, instrukcijā, protams, var mainīt. Lūk, adata mums bija kreisā adata overlockā un kreisā adata plakanšuves tajā. Var likt arī otrajā vai trešajā, nu vienalga, ja to attālumu, tad sanāk, ka tā adata regulē šo te attālumu, cik liela jums tā vīle sanāks, ja tā uzlaide. Un arī overlocka dūrienu arī jūs varat regulēt. Tātad, ja mēs ieliekam otrā adatiņā labajā, tad mums tas overlocka dūriens būs šaurāks, ja tāds smalkāks. Jā, nu te ir visādi, nu te var mēģināt visādus variantus, te vēl ir šāds. Bet to šis ir 2. Nu, ko nozīmē? Kurā valodā tas ir rakstīts? Jā, ne, tiešām kolosāli izskatās. Nu jā, te ir vienkārši dažādi overlocka dūrieni. Šie pirmie 2 ir, manuprāt, nu tā kā tie, kurus jūs parasti arī izmantosiet, diez vai tur pārējie tiks izmantoti, man tā liekas. Bet pamēģināt var. Jā, var pamēģināt šo intereses pēc. Jā. Nu, mēs pamēģināsim šaurāko overlocka dūrienu adatu, atstāsim turpat, tad es domāju, ka tas viss jau ir skaidrs, nu, vismaz man noteikti. Tā, mēs varam tagad vienkārši intereses pēc pamainīt overlocka adatu uz labu adatiņu un paskatīties, kā tas izskatīsies viss, ja? Un te laikam visus diegus pārvērt nemaz nevajag, cik es saprotu. Apakšējos diegus mēs varam visus atstāt laikam, tā sanāk. Jā, nu mēģināsim, nekas jau mums briesmīgs noteikti nenotiks, ja? Un tā tad pamainīsim adatiņu vietām. Overlocka tieši dūrienam un paskatīsimies, kā tas izskatīsies. Ja adata nenāk ārā, tas nozīmē, ka jāatskrūvē abas skrūvītes, ja? Tā. Nu, tā ir. Laikam ir. Tā, un savērsim diegus atkal vēlreiz. Ja meitenes atceramies, tātad, ja adata neiet iekšā vai ārā, atskrūvēt abas skrūvītes. Ne tikai vienu to, kura it kā adatai, ja, bet abas tā arī mēdz būt. Tas daudzām mašīnām tā ir vienkārši, ja nu kas, ja. Nu, un tagad atkal es savēršu atpakaļ šos te diegus. Nu, un kamēr es sveru, es skaļi padomāšu, vispār šī mašīna, ja godīgi, pilnīgi izkliedē tās bailes no diegu savēršanas, jo, parasti mēs tur cenšamies ievērt diegus, un tad kādu pāris mēnešus šūt ar vieniem un tiem pašiem diegiem, ja, vai ir stipri jāsaņemās, lai kaut ko izdarīt, tad, ja godīgi, tad šī mašīna vienkārši noņem tās bailes, pilnībā, jo es saprotu, ka vairāk man nav jābaidās no tiem cilpotājiem briesmīgajiem, jo tur viss jau ir
ar gaisu tur vispār nekas nav jādara. Adatas arī ir ļoti vienkārši ieveramas, tur arī nav nekas tāds briesmīgs, lai baidītos. Tā kā izskatās viss šausmīgi forši, ja godīgi šausmīgi forši. Tā. Nu, lūk. Diegi ir savērti. Es atkal viņus salikšu apakšā, tur, kur es viņus lieku. Ja? Tā kā es visus salieku apakšā, man tad ir vieglāk šūt, man viņi tad netraucē. Ja? Arī dzeltenojas tajā caurumiņā, kur ir pēdiņai tas caurums apakšā. Ieveru. Nu, lūk šādi, ja? Tā. Tā, vairāk nekas mums nav jādara. Tā izskatās. Pamēģināsim. Nu, ko ņemam audumu. Mēģināsim otru pusīti. Tā. Nu, lūk. Vienkārši skaistums, redzat? Ideāli. Tātad, ja jūs daudz šujat, ja jums daudz ir jāsašuj vīles kopā, šādi parasti džinsa bikses šuja ar šādiem te līdzīgiem aparātiem. Nu, vienkārši kolosāli meitenes, man ļoti patīk. Nu, godīgi, kas visvairāk patīk, tas, ka diegi vienkārši nav problēma savērt, ja mums parasti tie kombinētie varianti liekas tāds, nu, baigais, es atvainojos čakars, ja, kad, kamēr mēs visu pārveram, saveram, samainam adatas, tad šī mašīna tiešām pierāda, kad vispār nav no kā baidīties. Šeit apakšā es skatos, kā veidojās divas vīlītes. Redzat, ir cilpotājs, ja, tas ar overloka, un ir šāda te pīnīte, kura veido šo te vīlīti, ja, vienu pašu. Jā, man pat nav ko teikt, jo godīgi man vispār nav neviena slikta vārda, ko teikt no visa tā, ko es tagad ieraudzīju. Šī mašīna mani tiešām pozitīvi pārsteidza. Es laikam, nu, ja man jautās, vai tādu ņemt, es noteikti teikšu, ka jā. Nav obligāti tirkīzi, ir arī balta tāda pati, ja. Tā kā, nu, šim mēs zinām, šim nāk klāt šīs te brīnums, ja, kurš ir ļoti forši. Tā kā es laikam balsošu par šo krāsu. Nu, ja galīgi nav tā, ka nepatīk, ja. Un, nu, arī tas pēdiņu komplekts. Mēs varam pašķirstīt, tagad paskatīties, kas tur ir pa pēdiņu komplektiem. Un varbūt es padomāšu vēl, vai es viņas testēšu, vai atstāšu jums, kā, nu, lai jums arī ir kaut kas, ko pašām pamēģināt intereses pēc, ja. Padomāsim, paskatīsimies, ja. Tā kā parunāsim par to, kas te ir iekšā, varbūt, lai jūs zinat, un tālāk jau izdomāsim. Nu, man laikam jāsaka, tā mašīna man patīk, man tiešām viņa ļoti patīk. Jā, man ļoti patīk. Es godīgi dalos ar savu sajūsmu tagad. Nu tā, skatāmies kastītē, kas mums te ir. Tā, paņemšu tālāk šo te, lai viņš mums nenokrīt un nebūs baigais troksnis. Tā, nu šeit ir birciņas klāt, ko var izmantot kaut kur savos projektos. Ja? Tālāk, mums ir šie te, kas ir šīs? Tas ir, ja mēs vēlamies kaut ko šūt, piemēram, ar plakanšuvi, mums vajag to attālumu. Tas ir tā kā lineāls, ja, kurš norobežotais, kurš ļauj jums redzēt, cik taisni jūs šujat. Ja? Tā kā tā tūlīt parādīšu. Nu, lūk, skatāmies. Ja? Tātad šīs te, ja, ir domāts, ja jūs lietojat plakanšuvi, ja, tad jūs skatāties, jūs viņu pieskrūvējat. Tur uz galda ir divas vietas skrūvēm. Tūlīt mēs paskatīsimies, kā viņas izskatās, ja. Tā. Nu, lūk, šīs te divas vietas, ja. Un tā. Lūk, un šo te mēs skrūvējam klāt ar šim te divām lielajām skrūvēm, ja. Un tad šujot kādus atlokus tieši ar plakanšuvi, jums būs tas norobežotājs, jūs tālāk vienkārši nevarēsiet viņu pabīdīt, ja, un jums smuki gar maliņu, redzat, ja, gar maliņu jums nošūsies. Visa šī te maliņa ies ar šo te vienā līmenī. Un otrs ir domāts overlockam, tieši tādam pašam nolūkam arī apmēram. Ja? Tātad, lai jūs redzētu, cik tālu jums ir jābūt visam šim te vīļu pasākumam. Ja? Tātad, lūk, šis vienkārši uzliekās uz, nu tā, šo mēs laikam varam pat uzlikt. Nu tā, skatāmies, ja? Tātad mēs uzliekam virsū un, lūk, jā, ar šo tad jūs varat regulēt šo te attālumu
šai te overloka vīles maliņai, ja? Tātad šāda. Šīs arī noteikti noderīgs, arī diezgan labi izmantojams, ja? Tā, un kas mums vēl ir? Nu tā, pašķirsīsim grāmatiņu, jo šīs visas pēdiņas vispār parasti pērkams ir atsevišķi, un tur arī diezgan salasās. Un ja jūs daudz strādājat ar šādām mašīnām, tad jums noteikti viņas noderēs, ja? Tā, nu paskatīsimies, kas mums te ir. Tā, meklēsim tās pēdiņas, ja? Skatāmies, tātad mums ir šī pēdiņa, un redzat, kam viņa ir domāta, ja? Tātad iešūt šo te apdari, kas ir, man ļoti patīk šādas apdarītas, ja? Tātad striķīt iešuj arī šādi vai šādi te, ja? Tātad pēdiņa speciālā ir. Tālāk nākamā pēdiņa. Tā, nu šī ir parādīts, šeit ir parādīts, kā tā pēdiņa strādā, ja? Redzat, kā viņa smuki visu iešuj. Tālāk, kas mums vēl ir? Tā mums ir nākamā pēdiņa, kura piešuj gumiju. Redzat? Jā, tā tad lūk šī te pēdiņa. Jā. Nu jā. Tām, kuras šuj veļu, noteikti šīs variants patiks. Nu arī ne tikai veļu, arī trikotāžu ar kādu apdari. Jā, šī arī ļoti noderīga. Jā, redzat? Tā, un tālāk mums ir nākamā pēdiņa. Redzat, ko dara šī pēdiņa? Jā, tā, kur viņa mums te ir? Lūk, šeit viņa ir, ja? Šī te pēdiņa. Tā tad arī visdažādākiem momentiem noder tā, lūk, redzat, ko viņa dara? Atlociņu smuki. Viņa ir norobežotājs, ja? Tā tad var smuki atlocīt. Tā, un. Jā, šīs atloks ir ļoti smuks, starp citu. Un nākamā pēdiņa. Nu šī veido savilkumu sanāk, jā? Jā. Es neesmu visas pētījusi, ja visas man nav bijušas, tā kā es ar jums kopā tagad te tā patiesi brīnos, ja? Tad lūk šī te pēdiņa, ja, ir šim variantam. Vispār man gribās pamēģināt, ja godīgi, es laikam visas varbūt uztaisīšu. Nu, man gan negribās bezgalīgi šo te seriālu ievilkt, varbūt man ir cits kaut šis tas jums padomā, ja? Varbūt šo mēs kaut kad citā reizē kādu pēdiņu pamēģināsim. Caurspīdīgā pēdiņa plakanšuvēja, to es stabili zinu, ka tā ir baigi labā lieta. Ar šo te caurspīdīgo pēdiņu ir ļoti ērti šūt. Jā, redzam. Tātad plakanšuvas caurspīdīgā pēdiņa, viņai nāk klāt arī sava atsperīte. Tur grāmatiņā viss par to atsperīti arī ir parādīts, kā viņu maina instrukcijā ir, ja? Tā, nākamā. Vau, tā arī ir. Jā, lūk šī. Jā, nu šie arī laikam izskatās malas nošūšanai, jā. Redzat, precīzai malas nošūšanai. Jā, tā kā pēdiņas arī ir ļoti, ļoti noderīga lieta. Šeit nevajadzēs neko diegt speciāli, šeit visu smuki sakārtosiet un šūsiet ar šo pēdiņu. Tālāk, nu jā, par šiem mēs jau runājām. Tā kā komplekts ir ļoti labs. Šīs te komplekts ir tiešām labs un noderēs jebkurai, kura strādā ar trikotāžu. Jā, nu ko? Šodien mēs izmēģinājām šo funkciju. Tātad funkcija ir, redzat, mašīna jums principā aizvieto 3 mašīnas. Ja? Jūs varat šo mašīnu pat neslēgt, jūs varat kaut ko ļoti ātri un vienkārši šūt arī ar šādu te variantu. Redzat, uzreiz sašuvām, uzreiz nošuvām, apstrādājām, viss ir. Lūk, dāmas. Un tagad būs kaut kas, ko mēs darīsim nākamreiz. Tā, un man atnāca lūk kaut kas jauns, kaut kas skaists, kaut kas neredzēts, par ko vēl neviens nerunā Latvijā daudz, bet noteikti daudzi grib zināt. Skatīsimies kopā nākamajā video, kas tad tas īsti ir, un kopā uzreiz arī pamēģināsim. Un es izlēmu šoreiz apvienot 2 lietas kopā,
un pamēģināt kaut ko uzšūt ar jums kopā. Tad, kad es ieraudzīju jauno Burda žurnāla oktobra numurā reklāmu un ieraudzīju, kas tur ir iekšā, tur vairākas lietas, starp citu, man patīk, un es viņas šūšu. Nu, vismaz mans Napoleons to grib, ja? Bet kā sanāks, es, protams, nezinu. Un tur ir viena lieta, kuru es gribēju ļoti sen. Un es domāju, ka šīs ir ideāls moments pamēģināt ar to, kas šeit ir iekšā, uzšūt to, kas šeit ir iekšā, jaunajā oktobra Burda žurnālā. Tātad, ja ir interesanti, piesekojam un gaidam nākamo video, kurā visa intriga būs arī atklāta. Ja? Es centīšos ilgi nevilkt garumā un mēģināt visu izdarīt diezgan operatīvi. Visu safilmēt, sašūt, bet tas nav viss process, ja, tā kā, bet es centīšos būt ātra, cik vien varu. Tā kā, paldies jums liels, ka skatījāties, paldies par jūsu īkšķīšiem, paldies, ka sekojat, un tiksimies nākamajā video. Atā!